Esiet sveicināti! Mani sauc Anna, un es pārstāvu uzņēmumu OneTech, un šodien mēs apskatīsim saņemšanas dokumentu 1C tirdzniecības vadības 10 versijas sistēmā. Pieslēgsimies sistēmai. Dokumentu saņemšana ir izstrādāts, lai atspoguļotu preču un pakalpojumu saņemšanas faktu. Šis dokuments ļauj reģistrēt preču saņemšanu no piegādātājiem. Apskatīsim, kā izveidot un lietot šo saņemšanas dokumentu. Lai nonāktu līdz dokumentam, izvēlamies šūnu dokumenti, iepirkumi, preču un pakalpojumu saņemšana. Mums atveras dokumentu saraksts. Līdz šim sarakstam mēs varam nonākt arī izvēloties ātrās atlases pogu, preču un pakalpojumu saņemšana, kas atrodas lūk šeit. Lai izveidotu jaunu dokumentu, spiežam uz plusiņu, vai arī ejam caur darbības pievienot. Un mums atveras jauna dokumenta logs. Šajā logā dokumenta galvenē organizācija un dokumenta datums tiek aizpildīts pēc noklusējuma automātiski. Darījuma partneri izvēlamies no kontrahentu saraksta, ja nepieciešams varam pievienot jaunu, vai arī sākam rakstīt partnera nosaukumu un sistēma mums piedāvās iespējas. Dokumenta apmaksas datumu varam aizpildīt pēc nepieciešamības. Līgums tiek automātiski aizpildīts pēc tā, kad esam izvēlējušies darījuma partneri. Atverot līgumu, varam mainīt valūtu, kura nepieciešama konkrētajam piegādātājam. Tā kā mēs to norādīsim tieši piegādātāja līgumā, tad katru reizi veidojot jaunu dokumentu, pēc noklusējuma būs iestatīta piegādātāja valūta. Līgumā varam arī norādīt pārdošanas nosacījumus, papildus līguma nosacījumus, savstarpējo norēķinu veidus un citu informāciju. Lai aizpildītu dokumentu, varam izvēlēties pasūtījumu piegādātājam, ja šāds dokuments ir bijis izveidots. Izvēlamies pasūtījumu, spiežam aizpildīt pēc pasūtījuma piegādātājiem. Šādā gadījumā mums nepieciešams tikai norādīt ienākošā dokumenta numuru un datumu, kā arī salīdzināt ievadītos datus ar piegādātāja pavadzīmi. Salīdzināt nepieciešams gan preces, gan cenas, gan summas. Ja šāds pasūtījuma dokuments nav bijis izveidots, pievienojam preces manuāli. Lai to darītu, ir divi veidi. Pirmais – caur plusiņu. Pievienojam preces, varam izvēlēties no kataloga vai sākt rakstīt, un sistēma mums piedāvās iespējas. Aizpildām daudzumu un cenas pēc piegādātāja pavadzīmes. Otrais veids – caur atlases pogu. Izvēloties atlases iestatījumus, varam veikt noteikti raksturojumus, pēc kuriem vēlamies aizpildīt saņemtās preces, pievienot datus pēc visām noliktavām, kas mums ļaus redzēt visus atlikumus visās noliktavās. To varam redzēt šeit. Izvēloties preci, sistēma mums piedāvā aizpildīt tos laukus, kurus mēs izvēlējāmies iestatījumos atlasē. Aizpildām daudzumu un cenu un spiežam pogu OK. Mums pievienojās aizpildīt rindiņa ar daudzumiem un cenām, kā arī gala summu. Ja tomēr nepieciešams vēl ko koriģēt, to droši var darīt, divreiz uzspiežot uz koriģēšanai nepieciešamā lauka. Kad esam ievadījuši visas preces, varam pievienot papildus izmaksas. Lai to izdarītu, izvēlamies cilni pakalpojumu, varam pievienot gan transporta, gan jebkurus citus papildus izdevumus šeit. Vai arī ierakstīsim dokumentu un izvēlēsimies aizpildīt papildus izdevumus. Mums atveras logs papildus izdevumu aizpildīšana. Izvēlamies pakalpojumu veidu un ievadām summu. Saglabājam. Atverot dokumentu pakārtotības struktūru, redzam, ka pie mūsu saņemšanas dokumenta esam pievienojuši papildus izdevumus. Atverot atskaiti, preču partiju pārskats noliktavās, iestatīsim, lai mums rāda šodien izveidoto dokumentu. Un redzam, ka tādā veidā esam palielinājuši preču pašizmaksu. Ja izvēlējāties pievienot papildus izmaksas caur cilni pakalpojumu, tad šīs papildus izmaksas atskaitē nerādīsies. Lai dokumentu ievadīšana būtu pabeigta, mums tas ir jāiegrāmato. Lai sistēma mums ļautu iegrāmatot šo dokumentu, mums ir nepieciešams ievadīt piegādātāja pavadzīmes numuru un datumu. Šīs darbības būs jāveic neatkarīgi no tā, kādu dokumentu aizpildīšanu jūs izvēlējāties. Piegādātāja pavadzīmes numuru norādām šeit un datumu šeit.
Pēc visu datu savadīšanas nospiežam pogu iegrāmatot. Dokuments tiks iegrāmatots un dati tiks ierakstīts sistēmā. Iegrāmatošanas logā varat redzēt, ka dokuments ir veiksmīgi iegrāmatots. Ar šo noslēgsim dokumenta saņemšana pārskatīšanu. Ceru, ka šis video jums bija noderīgs. Ja jums rodas kādi jautājumi, sazinieties ar mums, izmantojot ekrānā redzamo kontaktinformāciju. Paldies par uzmanību un jauku jums atlikušo dienu!